Alberts Kronenbergs, 5 kaķi. Nav pagājis vēl jaunais gads, bet kaķiem mājās malkas bats. Tie visi 5 dreb un trīc pie augstas pusagrautas plīts un spriež, ka nebūtu par sliktu, ja reiz pie siltām telpām tiktu. Te rau, it bikli pabāž galvu, vecs speļu tēvs ar sirmu spalvu un saka, ak jūs nesaprašas, kā jums var līdzēt runas plašas, tik tiešām, ka man sirmi mati, tā malka nenāks mājās pati. Jums tā gan veidā šādā tādā, no meža šurpu jāpārgādā. Ja tā, tad nav ko laiku tērēt, sāk kaķi ceļa maizes smērēt, jo ziniet, kaķis maizi pliku, vis nemēcējist ar lapatiku. Tie cilā savas sviestacības un pat pie visu labās gribas, mums grūti aptuveni spriest, cik pagrabam tad nācās ciest. Kas pazīst kaķus, tie gan zinās, kā tie, kad jāiet laukā tīnas, tie savelk mugurā un kājās it visu, ko var atrast mājās. No rīta kaķi uzņem mežu un gājiens aizvirzās uz mežu. Tur grozīdamies līku loku, sāk meklēt noderīgu koku. Bet vai tad tādiem vīriem kāds koks paprātam izaugt var? Tas viens par īsu, cits par garu un trešiem par daudz to zāru. Tas atkal drusku tā kā līks, bet kas bez vainas, pārāk sīks. Tā paiet īsais ziemas rīts, vēl malkas koks nav izraudzīts. Tik tad, kad pēcpusdiena klāt, tie sāka pīsto koku stāt. Bet kokā vāverīte brēc. Tas tiešām ir, kas nedzirdēts, nu sāk pēc varas darbiem most. Šie grib man māju postīt nost. Par to jums var tik plāni klāties, ka vajadzēs vēl apraudāties. Uz to tai kaķi atteic, mums te noticis mazs misējums. Tad vairāk nesaka ne 5, tik paklanās pret namsaimnieci un citu koku meklēt dodas, bet tas tik lēti neatrodas. Te melnais runcis saka citiem, jau pulkstens pāri 12. Nu vajadzētu kaut ko kost, jo dažs jau krīt no kājām nost. Vai kāds pret to? It visi klusē, kurš stāvēs neēduša pusē. Kad ēd, tad nav lielu juku, ņem katrs krietnu maizes ņuku, plāj virsū gaļu reņģes zaļās un sagriež vienlīdzīgās daļās. Bet šķidro putru, peles sīkas, var ēst, cik kuram katram tīkas. Bet kad tie paēd tā kā nākas, jau atkal kavēšanās sākas. Jo viens tāds pavacāks ar bārdu grib teikt pie reizes kādu vārdu. Ja tāda saticība valdīs, pie mums ir tad, kad malku skaldīs, mēs iesoļosim dzīvē jaunā un nepaliksim salā kaunā. Un kad jau reiz pie vārda ticis, viņš stāsta tālāk neapnicis, cik viegli tikt uz zaļa zara, ja mazāk runā, vairāk dara. Tad visi spiež viens otram roku un lemj, ka ņems kaut kuru koku, vai tas ir tievs vai garš vai īss, par to neviens vairs nespriedīs. Bet, ja kāds kādu vārdu sacīs, tad citi šķaudīs viņam acīs. Nu labi, vairāk nav ko spriest, tik jāsāk koks gar zemi bliest. Bet atkal šķērslis, tas nav sīks, par visiem viens pats darbarīgs. Lai strādā viens, tiek izraudzīts tas, kas visvairāk dreb un trīc. Bet šis sāk ņaudēt balsī sīkā, es strādāšu, cits stāvēs dīkā, tad labāk nosalst uz vietas. Nu, ja jau tādas ir tās lietas, tad citiem kaķiem arī šķiet, ka tā tas tiešām nevar iet, jo tas tak nav kaķa dabā spērt pirmo soli otra labā. Tad viens no tiem ar klibu kāju sāk uzmesties par plānotāju. Te katram jācert reizes 3, tad koks, viņš saka, nokritīs. Bet ja nu nekrīt, ko tad darīt? Par to mēs lemsim rīt vai parīt. Tas neder, saka citi, skits, lai tavā vietā plāno cits. Nu runcis iecer ķepas sānos. Ko? Citi strādās, citi plānos. Tas tiešām ir, kas nedzirdēts. Un tagad visi kaķi brēc, un mežā sākas tāda kņada, ka rats vairs nedzird sava rada. Tā paiet īsā ziemas diena. Un nav starp strīdniekiem neviena, kas citiem kaķiem priekšā liktu, ka tiešām nebūtu par sliktu, lai sāktu cirvi vicināt. Bet pa to laiku tumsa klāt. Un kaķi nogurušām kājām sāk lēnām virzīties uz mājām. Un vēl pa ceļam spriež bez gala, kā darbi būtu jāsadala. Iet laiks, bet šie vēl sēž pie plīts, un visi 5 dreb un trīc, un spriež, ka nebūtu par sliktu, ja reiz pie siltām telpām tiktu. Dažs labs nu tagad vaicās mums, kāds ir šim stāstam noslēgums.
Par kaķiem smiet var pilnā mērā, bet tas gan būtu jāliek vērā, lai cilvēki, kas saprot lietu, bez strīdiem malku zāģēt ietu.